Man te arī kaut kas rakstīts. Astasijas istaba Jūrmalas mājā. Ir 1943. gada rudens. Istaba Grims puskrēslā. Skan radio. Ienāk Astasija veca, nogurus mājas drēbēs, diezgan nevīžīgi izskata. Viņai rokās krūze ar karstu tēju. Viņa gandrīz paklūp pāri kaķim, kurš glaužas viņai pie kājām, bet tumsā nemaz nav saredzams. Tu velns, kur tu esi? Ko maisies pa kājām? Tā es vienreiz tiešām lauzīšu kaklu. Nokritīšu te beigti. Neviens nenāks. Tā es te gulēšu. 2, 3 dienas. Varbūt nedēļu. Neviens jau nenāk. Kur tu paliki? Nāc nu šo. Nāc nu savā vietiņā. Tad kļūsi vienturīgāks gads pēc gada, no tevis atšķelsies pēc drauga draugs. Rats ceļotājs, kas būs tev dvēselē rada, un rata puķa, kas tev puķu sauc. Tad zudīs arī tie, un kalnu tālēs bez gala klusums sirds sevī žauks. Tev nebūs duses atrast kalnu tālēs. Viss apkārt tevim ledains vairums zemes, bet visas zemes ilgas sirds zemes. Bet visas zemes ilgas sirdī degas. Tā nu tas ir. Prātā nāk tikai tavu dzēļu. Savējās vairs neatceros. Nē, paļ. Viens pantiņš man ir. Ak, tikai dabai ar devīgām rokām Dievi to dzīvības uguni kur. Cilvēkam jāiet caur sāpēm un mokām. Nē, tā nebūs. Cilvēkam jāiet caur, kā nu bija, caur dzimstības lokām. Jāiet caur visām sāpēm un mokām, beidzot tam vistošā vecumā gūt. Tā bija, bet īsti jau vairs neatceros, un neviens neatceras. Tevi atceras, mani vairs ne. Ko nu mani, tu jau tas lielais latviešu tautas ģēnijs, bet tālas nosniņas rakstījām gan drīz vai abi. Katru dzejolīti, katru rindiņu, vētījām un vētījām. Tu vēl biji tāds nedrošs un bitnis. Man vajadzēja tavu rociņu turēt, galviņu glaudīt, mierināt un drošināt. Raksti, būs labi. Nu tev ir labi, vai man? Tu sēž tu savā vīstošā vecumā. Kā jau vairs nebūs ledēns dienu. Kur tu palici, ņaudētāji? Te jau nekā neredz. Kur tu esi? Kaķa nav. Ja tas vēl pazudīs, tad... Ko tad? Tad jāiet līdzi. Tumsā. Bērns, tak viņi man sarīkos. Ne jau tik varens kā tev, bet sarīkos. Apglabās ar godu un runām. Tad jau gan visu atceras. Nē, kur tas kaķis ielīdz? Kas tur? Nevienas te negaida. Kas tur? Es! Kas es? Ko vajag? Ārā tumšs un lietus. Ielaidiet lūdzu pasildīties. Ko? Pasildīties? Kas vēl nebūs? Ej tik vien uz mājām. Te nav iebraucamā vieta. Nokavēju pēdējo vilcienu uz Rīgu. Varētu jau iet kājām, bet bail cauri mežiem līst. Tur jau neskas tagad dzīvojas. Kājām? Kāpēc ne? Es esmu gājusi. Tad ej. Kas tev jaunieko caur mežu neizskatē? Jūs ļaujas maldāties. Es neesmu ne burva, ne ar kādu brīnumu.
apkārt. Es naktīs neeju mežu meklēt pēc burvju zālēm jūsu kaitas dziedēt. Man gars ir tas, kas valda manā būtnē. Ko tu tur muru? Ko? Ai, paldies! Nu jau gan likās, ka izliešu cauri slapja, līdz ka tādai. Paldies! Vari nogaidīt drusku. Novalsēšu to mētē. Vai kādas peļas un grīzi. Es satīrīšu. Kas? Biju atbraukus kādā kā nelielā ekskursijā. Gribēju sameklēt vienu māju, bet galu galā nostaigāju tik gar jūru. Nemaz nemanīju, kā pienāca vakars. Jūra arī rudenī ir tik varena, vai ne? Vai drīkst apsēsties? Kājas visam stīgas. Vispirms tas viss jāsaslauka. Tad varēs sēdēt. Ekskursijā? Taisni smiekli nāk. Kādas vairs ekskursijas noved? Kad kokiem lapu vairs nav, tad tik visu tā īsti var ieraudzīt. To es zinu. Pati esmu piedzimusi mežam blakus. No meža jau man bailes nav, bet cilvēki, nu tie ir visādi. Katram sava nopūta, sava ciešana, savs bēdu stāsts. Jums arī. Man? Kas man ko bēdāt? Dod šur, nu jau pietiek. Man ir sava māja, grāmatas, kaķis, man ir... Dzīve? Kas? Vesela, liela un pilna dzīve, kas skaisti un trauksmaini dzīvot. Tas jums ir. Es taču tieši jūsu māju šodien meklēju. Nolēmu atrast dzejnieces Aspazijas māju. Un re, tumsā un lietu gluži nejauši uzgrodos un pat esmu iekšā. Tikai, kad jūs ieraudzīju, sapratu. Vai nav laime? Jā, laime. Kur nu vēl lielāka? Skaista un trauksmaini. Ko tu par mani zini? Neviens neko nezina. Es pati to jau esmu aizmirsusi. Nav ko cilvēku. Kam tas vajadzīgs? Ne man pašai, ne jums jāzina. Tikai nogalu kaut kā pēdējo cilvēku. Kā tev vārds? Lūdzu! Ai. Laba istaba. Tikai 1929. gads. Vasaras diena un gunas tajā nav. Astāzija 74 gadi strauji naklonīgi iznāko viešpilsnes, kurā bija iegājusi. Un tagad jāatrast līkā vasaras mērlīdz apturā, ar ceļaslomu blokās. Pēta istabu vai nav ko aizmirsīs? Aizej. Vilciens pēc pusstundas, bet var arī pasēdēt stacijas ēkā. Tev nav jānāk. Visu laikam paņēma. Galvenais brilles. Pagājušo reizi aizbraucu, un brilles nepalika. Tev nav jānāk. Kāpēc gan? Tev tak darbi, kas jāpadara, nekā man. Nekā. Es varu braukt šurp un turp. Tas jau nekas. Bet nu tas vairs nenotiks. To es vēl tev gribu teikt. Vairāk nekādas braukāšanas no baznīcas ielas uz Jūrmalu. Pietiek. Pats tiks ar saimniecību galā. Un, ja nē, tev jau ir palīdze. Laba, jauna un skaista palīdze. Liekšāna kundze. Ko vairāk bēdas spiež, tas man viss tuvāks. Es visiem pazemotiem esmu māsa un visiem grūtsirdīgiem draudzene. Ko? Tu? Neaizmirsti, ka no rīta viņam jāēd auza tumes, citādi mocīsies ar kuņģi visu dienu.
Jums nav jābrauc. Nē, vēl un vēl jāklūp tev pāri ejot uz virtuvi vai laukā. Tev pašai kauna nemaz vairs nav. Kur nu tas atstāts Krievijas mežos, no kurienes tu te ieradies? Un kas tas par lakatu? Ak, ko nu es prasu, tak jau lielā dzejnieka dāvināts. Dieva dots. Nē, tas ir mans. Man viena alga, bet tu savu labumu garām nelaidīsi, ko? Kāds gan man no tā būtu labums? Tik un tā latviešu vēsturē jūs esat abi, ne es, Rainis un Aspāzi, ne jau Rainis un Olga. To tu gribētu gan. Tad kādēļ jūs tik spīva? Priecājieties, ka viņš nepaliek viens. Un kā gribat, varat arī braukt. Katram savs ceļš ejams. Tu man nestāsti, kādi ceļi, kuram ejami. Kāpēc ne? Jūs to zināt labāk par mums visiem. Jūs esat dzejnieks, un viņš ir dzejnieks. Bet katrs taču rakstāt savu. Katrs savu, bet tā barošanās, tā iedvesmas dvaša nāk no viena avota. Un no sākuma tas bija manējais. Pie tā viņš dzēra aizgūtnēm, un es vēl padevu. Es pavirzījos nostāk, lai viņam tiek vairāk. Savu jaunību, savu spēku un dvēseles viņam noliku pie kājām. Bet nu, kad esmu veca un nogurusi, tad tik daru kā veca noplukusi mēbeli, ko žēl atmest krāmu tirgotājiem, jo vēl gluži ērta sēdēšanai. Viss, ko esmu darījusi viņam, viss aizmirst. Bet es daru to pašu, lai viņam tiek vairāk. Ja es nebūtu pirms tam bijusi, nekādas mēnesis meitiņas nebūtu. Ja es nebūtu bijusi, viņas arī nebūtu. Vai vērts dalīt to, kas nav sadalāms, bet kā viens vesels nesams? Kurš nākotnē pētīs un vērtīs, kas kam pieder? Pētīs, un kā vēl, un sapratīs, ka to, kas pienākas man, Olga atņēmusi. Nevar taču atņemt dzejnieka domu, un nevar atņemt jūs, viņa sieva un līdzgaitniece. Tas ir kā akmenī iecirst un uz mūžiem. Jums ar to jābūt mierā. Es esmu Aspazī, nevis Rainis un Aspazī. Aspazī, jā, dzejnieku dzejniece, gudrākā no sīvētēm. Esiet taču gudra. Es tāda nu beidzot būšu. Un tu, kas tu tāda? Ko tu par manām ilgām zini? Tu. Ej labāk prasi viesulim, kas šļāgdams, skrien pāri galotnēm, kas vairāsi. Kur manas ilgas iet, ej paklausīs. Kā koku prakšķēdi ir vētrā lūst, tad zināsi, kā krūtī spukst man sirds. Ej tumšā naktī skaties meteori, kas uguns virpuļos uz gaisa nāk, iz tālas nezināmas pasaules. Tas pateiks, kas es esmu, kur es eju. Vēsma, nu cik te ilgi var gaidīt? Pagaidiet, Pusdienās tu jāiet. Skrienam jau! Ātrāk! Tu tam ir uz to piespieņu? Tāpat istaba tikai 1927. gads. Olga, kur tu paliec? Mums viss ir sagatavots, bet tā trakā skriešana tā man nobeigs, mīļā, tu saproti? Labāk tomēr ir skriet pa laipām, nevis pa pilsētas bruģim. Paklausies, tu esi sākus taisīt to tomātu mērci, ko es tev teicu. Bet tu piešauj tikai arī piparus un sāli un cukuru. Jā, mīļā, klaus, ko tev saku un neprāto. Itālijā tā viņi tos tomētus ād katru dienu, jā. Nav tā kā mēs sagriežam 100 sīkās šķēlītēs, liekam uz maizes un priecājamies. Viņi, mīļā Olga, viņi izspiež sulu uz tomātu un to pārējā aizmet prom. Starp citu, Rainim tā garšo. Rainim aizvienāk doma atgriezties Kastaņolā. Viņam jau patīk tas klusums un vientulība. Man nē. Es bez cilvēku sabiedrības jūtos kā pazudusi, bet viņš saka, ja pravieti savā zemē netur godā, tad tam jāiet prom no acīm, lai aptver ko zaudējuši. Bet mana dzīve tur izbeidzās, bet nu viņš atkal sāk tīkt veco dziesmu. Uz Itāliju, uz Kastaņolu, pasarg Dievs. Paldies Dievam, ka viņš kļuva par ministru. Bez manas piepalīdzēšanas jau tas nebūtu noticis. To jau tu labi saproti, Olga. Jā, ja es nebūtu uzstājis, diez vai kas sanāk. Bet viņš taču to ir pelnījis. Paklausies, Olga, piegriedz vēl tai tomātu pastai arī citronu. Jākalpo. Gods kalpot Latvijai, tā taču saka, vai ne? Es tā dzirdēju, ka ministram būšot arī savs auto.
Un man vajadzētu aiziet pie friziera, lai kaut ko no maniem matiem atkal uztaisa modernu. Un vēl man jānopērk kāda jauna drēbju kārta, jo ministriene nevar ar vienu kleitu rādīties divreiz. Jā, Olga, tagad te būs ļaužu kā biezs, un visiem būs jāpasniedz kafija. Dzirdi, Olga? Olga! Tu dzirdi? Tas nav tik agri. Tu vienkārši nesaproti, man ir asma, man katru reizi sāp, nu ne? Ir jāsaprot. Pagad. Kas ir? Vai tu nevarētu mums pārdot? Pagad, šeit vēl viens. Kas tas? Jā, tāds pats. Pagad, sākiet, jā. 1909. gads. Itālija. Kastanjolas ciems. Istabiņa, kurā dzīvo Aspāzija, viņai ir 44 gadi. Blakus istabām ir Rainis. Aspāzija pie ārduvi noskatas, kā Rainis aiziet. Neliec šauli kabatā, liec ap kaklu. No kalniem nāk dzēstums. Ko? Ap 3 nāc atpakaļ pusdienās. Ap 3, dzirdi? Jāvāra tomātu zupa, jāiekurina plīts, jāiztīra viņas vārdi, jāaiziet pie saimnieka. Ko es gribēju viņam teikt? Jāiekurina plīts. Tepat nav kārtīgas malkas, jākurina ar to, kas pagadās, ar čiekuriem. Bet viņam jau vienalga. Es biju meteors, man bija slava, panākumi, es biju dzejniece. Un nu tas viss apraksts te Kastaņolā, pasaules malā, kur nav nekā. Elza, nu tad beidzot! Es jau domāju, ka tas kapiens nekad nebeigsies. Īvanda, Kaņa, tu? Kā tu šeit gadies, no kurienes tu? Aha, ir gan parsīgums ko. Kad Muhameds neiet pie kalna, kalns iet pie Muhameda. Nolemu atbraukt, sasiet tev rokas un kājas, aizbast muti un nolaupīt. Nu sveika, sveika, pasadas jausi. Ak, Dievs, ja tu zinātu, kā es priecājos tevi redzēt. Kā priecājos, Kaņa, nāc iekšā. Nē, tur ir tumšs un drēgts, labāk tepat. Gribi kafiju vai tēju? Es gribu, lai tu meklē kurpes un medli un nāc man līdzi. Tu maz nojaut, kas Cirihē notiek. Tur visi vērdi un mūtuļi un katrs, kas atbrauc, jautā. Kur Aspāzija? Vai Aspāzija jau atbraukusi? Kad būs? Ej, tā nav. Bez tevis tur tie mūsu vīrieši sajauks tādu putru kā prieks. Sociāldemokrātijai vajag stipras un gudras sievietes. Tas man ir skaidrs. Citādi šie tik žvadzināja ieročus, kas saka, bet vajag skaidru prātu un reālas idejas. Elziņ, tev jābrauc un jāsaka sasvārds. Tu esi Aspāzija. Tev taču ir ko teikt. Kādreiz bija. Un vēl tagad ir. Tevis pārceltais sieviešu vienlīdzības jautājums nekur nav pazudis. Bet sociāldemokrāti ir tieši īstie, kas to var celt. Un kas to var vislabāk izdarīt? Sieviete. Aspāzija. Bet es jau nevaru tā vienkārši tagad aiziet. Jā, kāda? Esi pie šitas būdas ar ķēdeni pieslēgta. Nē, bet Rainis aizgāja staigāt. Būs atpakaļ tikai pēcpusdienā. Atstāsi viņam vēstuli? Beidz āca, tev vajag Cirihi, kur ir cilvēki, kur ir darbs un idejas. Tava vieta nav pie plīts. Jābrauc, es zinu, uz Cirihi. Tur vismaz cilvēki, vienmēr kāds atbrauc no Latvijas, vienmēr ar svaigām ziņām, ar idejām, bet es te, kā tāda sēne, tu domā, es nesaprotu. Neko redzu, nedzirdu, visapkārt klusums. Traks var palikt. Tur būs sabiedrība, tur kāds vēl klausās, ko es saku. Tāpat jāaiziet pie ārsta. Rainis gan pukojas, ka pārāk daudz naudas aiziet ārstiem. Ak, tā gan ko? Vai tad viņš nesaprot? Ja tu būsi slima, kas viņam kreklus māzgās un zeķis lapīs? Kas pārdos ēdienu? Un vēl jānosūta pasts. To taču gan viņš sapratīs. Jānopērk šis un tas papīrs, kurpes. Jābrauc. Vai, Kaņa, kāda laime, ka tu nolaimi uzrāpties mūsu kalnā? Citādi es te, kā tik nu paspētu vēl šodien? Paspēsim. Vai mēs ko nepaspētu? Vai tik kustēties? Jā, atstāšu viņam zīmīti.
Aizbraucu ar Īvendi uz Ķirihi. Atpakaļ būšu, kad? Ai, raisti pēc 2 nedēļām. Ak, Dievs, kā viņš te viens pats? Liecies miera, Elza, nav jau izvest uz vientuļas salas. Jā, viņš jau tikpat kā ar mani nerunā. Dažreiz liekas, nezinu, vai pamana, ka es te esmu. Viss, ejam, kamēr vēl pati neesmu pārdomājusi. Man gaismas nav, bet man ir liesmas. Nav divainas labas, bet paņemt un tiem parāds. Nē, liekam apakaļ. Nevar. Pagātā, kur bija? Šits. Es būšu gatavs, jā. Nē, es pats. – 1905. gads. Aspāzijai 40 gadi. Aspāzija iet uz veikalu ar piena kanniņu rokās. Pēc piena. Piena tirgotava. Aiz letes pie lielās piena kannas tirgojas Guna. Viņa automātiski ielēja pienu Aspāzijas piena kanniņām, saņem naudu un noskaita atlikumu. Paldies. Esat jūs? Kā to saprast? Aspāzija, jūs? Nu, tas ir mans literārais vārds. Nu, protams. Kurš gan to nezina? Vai šitāda? Es nekad nedomāju, ka jūs varētu kādreiz satikt. Tas ir tik vienreizēji, neticami. Jūs pati šeit. Šodien es esmu laimīga. Es visiem to izstāstīšu. Pat tā slavena Aspāzija stāv man pretī. Rokas stiepjas attālumā. Kas var dzīve būt pret tādu dzīvi, pret tavu pasauli? Kad tik reiz tu ļavi skatīt man caur šķīdrautu, tik tā caur vienu pašu malīti. Kādam pasaules tad manis ausā, kāda zvaigznes mani uzlecā, kāds tur ir daļums, kāda patiesība. Nē, patiesi. Ja jūs tikai zināt, visa pasaule mainījusies pēc jūsu sidraba šķīdrauta. Viņa pagriezas otrādi. Viss ir citādi. Viss mainījusies. Nekas vairs nebūs pa vecam. Mēs ar draudzenēm jūsu lūgu noskatījāmies 3 reizes. Pierakstīt, mācījāmies no galvas. Un ja kāds no vecākiem kaut ko saka, mēs uzreiz preti. Arī jūsu vārdu. Lai tikai kāds mēģina turēties pretī. Nekas neiznāks pretā. Ja mana balss jums dziļi sirdi noskan, ja tā jūs modina un satricina, tad viņa spēks ir tikai izteikt to, kas neizteikts, ir katra krūtis dūs. Man Dieva devi izteikt, ko jūs jūtat. Tie deva man šo sidrabu šķīdrautu, kas mani ietreb it kā cita miesa. Šis sīkas, smalkas sidrabstīģinās, kad dzirdi nervi vada manus jūtas. Es visu trīskat redzu, dzirdu, jūtu, ka katrai lapai līdzi iedrebos, tā līdz jūtu visas jūsu sāpes. Redziet? Mums visam tāds ir. Meklējam veikalos, tirgos, kamēr atradām tādus lakatiņus. Sudraba, saprotiet? Kurai tāds ap plecim, vai ap kaklu, vai ap galvu, termusē. Patiesi sudrabains un jūs tādus esat daudz? Vesels pulks. Un nāk tikai klāt, sievišķi no lauka, kur meitenes grib būt brīvas un veidot savu dzīvi pašas. Es arī gribu būt brīva. Tas ir tikai pagaidāmi, palīdzu mammu. Bet rudenī iešu mācīties. Es esmu nomainījusi arī savu vārdu. Mani sauc Guna. Kā nomainījusi? Pirms tēls mans kristīs vārds bija Lidija, bet tagad Guna. Ar mammu un māsu es vispār nerunāju, ja viņi nesauc mani šajā vārdu. Nu, un ar tēvu? Nu, ar tevu ir grūti. Viņš uz teātri neiet, lasa tikai balties vēstnes.
izbūpējis un atpakaļ rākt. Padomāj, cik viņš gribēja, lai es precētos ar kaut kādu lauku saimnieku papu. Dzīvotu pa kūti un baroju vistas. Bet es braukšu uz Rīgu mācīties, sameklēšu darbu un būšu brīva. Sievietēm drīz būs tādam pašam brīvības kā vīriešiem. Vai tā nav? Bet tas jau zināms. Jauniem ar veciem vienmēr ir konflikts. Bet mēs ņemsim virsroku. Ja viņš tā, tad es šitā. Ak, Dievs, bet es patiešām nevaru noticēt. Jūs te ar piena kaniņu rokas, kā parasts cilvēks. Bet es jau neesmu. Parasts cilvēks? Nekā. Ko tādu var uzrakstīt tikai augsts, liels gars un vēl sieviete? Pie mums jau tik vīrieši tur par gudriem un lieliem, sievietes ne. Tam jāsieš pie plīdz un bērni jāauklē. Bet jūsu guna tagad to izmainījusi uz visiem laikiem. Un aiz viņas tagad iet daudzas gunas, ļoti daudzas. Jūs esat ļoti aizrautīgi. Kas viena zvaigzne pret visu lielu zvaigžņu debesīm, kas viena laime nelēme pret to, ko miljoni cīš. Nu labi. Palieciet sveika, Guna, man jāiet. Mammu! Mam! Nāc šurp! Es te nevaru vairs stāvēt. Nē, kad es saku, es nevaru te stāvēt, man tūlīt pat jāskrien. Patieši jāskrien. Tajā pusē, neredz. Dienas lapas redakcija. Ienāk Kaspāzija, par krietniem 15 gadiem jaunāki. Lasa vēstuli un neko neredz sev apkārt. Apsēžas, lasa raudu. Ienāk lietišķis un steidzīgs dienas lapas toreizējais redaktors Pēteris Zālīgs. Ierauga Aspāziju, apstājas. Nesaprotams, ko lai īsti dara ar raudošo sievieti. Rozenbergs jaunkundze, es atvainojos, Liekšāna kundze, es par to rakstu gribēju vaicāt. Jā, Zālīškums, būs tūlīt gatavs. Tikai nosaukums jāizdomā un tam varēs nesu tipogrāfiju. Bet, Zālīškums, man jāizbrauc uz kādu laiku, tikai uz pār nedēļām. Nu, kas notiks? Kas par bēdām? Mēs taču sarunājām. Es zinu, jā, bet saņēmu vēstuli no Slobodskas. Man liekas, ka viņš tur jau uz nāves sliektu, ka man būtu jāskrien uz staciju jāglāba. Vai tad nu ir tik traki? Jūs taču pat pirms nepilna mēneša tur bijāt. Redzējāt, kā viņš ir iekārtojies, kāda viņam tie dzīves apstākļi. Vai par šo laiku vispār tas varbūt mainīts? Nē, nekas dramatisks, bet viņš vienkārši nav no tiem, kas spēj viens pats tikt ar visu galā. Nu, tam gan es neticu. Katrs cilvēks, kad dzīve viņu spiež, tiek galā. Jo nekas cits jau neatvēr. Arī Liekšāna kundze ir apņēmīša un pārlaidīs šo trimdas laiku godam. Jūs pati teicāt, saimnieki viņa mājvietā ir jauki un atsaucīgi cilvēki. Neļaus taču savam mīrniekam ne badā, ne augstumā aiziet bojā. Treju sauļu sildīts, treju vēju vīts. Cīks sniedziņš tā, pār laukiem dzīts. Kur pārēji, tev bezlības pakaļ skrek. Sirds raud un jaud un dej un smej. Kur pārēji. Vai atcerieties šī ceļas rindas? To saka Guna, un tās tagad labi attiecas mani paši. Man jābūt kā Gunai, stiprai, pārliecinātai. Citādi savam vīram nespējas palīdzēt. Redzēt pats izraudot tikai te Rīgā, bet tur rāda priecīgus te. Bet arī tas ir vienkārši. Liekas, viss labi, ir siltums, ir ēdiens. Tad piepeši, klausies jau, ir pilnā trokstī pēkšņi atpūst viņš. Un kausus, tos atvērs, skrib projām. Un viņš skaties, kā lai to teikt. Viņš ir tāds riepulis, tāda apnicis. Un reizē tādas ilgas pēc kaut kā, kas dzīvē nav, pēc tik ārpus dzīves. Viņš man kādreiz piedēlīšu naudu padrumā. Izlūdz domas, iepriekš pārņem un padara viņu svešu. Kā viņš iegrim citā pasaulē, un neko no šīs pasaules vairs dzird, redzēt un sajust. Tad viņam ir alga, vai kājas salst, vai vēders pilns, vai laukā griežas putenis, vai gāž lietas. Vienreiz mēs tā gājām ceļu, viņš apklus,
Gāja. Un iespēja kronas nodarīt. Nebija to pamanīt. Jā, dzejnieka daba. Tā gan ir liela dāvana, gan arī šķēršļus. Tādēļ man kājas un rokas dara, ka tā izpaļā viņa vēstures. Kā tikai kas nav noticis. Viņš raksta, ka nevar aiziet uz akaiti, jo to esot sapni. Veselu nedēļu neesmu izgājis no istabas, uz vārku necīm, bet saimnieks kaut kā aizbrauc. Man jābrauc, noteikti jābrauc. Bet tas nav iespējams. Liekat viņu mierā. Liekšana, kundze. To es jums saku. Kā mierā? Ļaujiet viņam kā vīram izturēt šo pārbaudījumu. Viņš nosūtīts trimdā par savu pārliecību, nevis tādēļ, ka zadis vai sletojas. Tad nu dara tā, lai viņa pārliecība vienkārši sadzīves lieta priekšā nesaļocīties. Katrs vīrs spēj gan par sevi rūpēties, gan arī pastāvāt. Bet viņam tik iebailots pēc. Tas jau labi, noderēt dzejai. Bet kādam taču jābūt te, Latvijā, lai viņa dzeja sasauktu savu lasītāju. Vai varat šo uzdevumu nodot kādam citam, kā arī naudas pelnīšanu? Nē. Redziet, nu, vienam no jums ir jābūt veselam un ar skaidru galvu. Bet pliekšāns, un tur, kā lai to saka, dabūs mazliet vairāk fiziskās izturības. Tad jūs man nelaižat prom uz tām pāri nedēļām? Nē, nelaižu visu. Mums te darba diezgan, un man jūs vārds ir vajadzīgs. Bet jums ir vajadzīga nauda, lai dzīvotu un atbalstītu pliekšānu. Domājiet gan saprātīgi. Drusku arī par sevi dzejniec. Neteiksiet tā, ka jūsu dzīve un sasniegumi paliek otrajā plānā. Bet es... Pliekšāni, kas ir labi dzejnieks. Es to nenoliedzu. Un viņa dzeja gan pie mums, gan kopā, gan arī citur drukāt. Bet tas vairs nenotiks, ja jūs būsiet Slovackās, lai nestu viņam ūdeni un tīrītas vārdus. Nezinu viņš par to jūs pašai pateikt. Bet ja viņš zaudē veselību vai pat dzīvību, tad arī nekādas dzejas nebūs. Nekas tāds nenotiks. Nepāršķīlājiet. Mēs sarunājām. Pusi gadījuši strādāt redakcijā, pusi ceļojot uz Slovacu. Līdz šim viss ir bijis labi. Kas noticis tagad? Varbūt sakiet vienkārši, nu jūs kā sieviete ilgojaties pēc savu vīra un tā teikt, jūs esat nepacietīga? Bet man tā šķiet, ka jūs nespējat ar to, kam darām tikt. Ja jūs sastaptos, nesastaptos, jums otrāk čīst, uzliet. Kā divi kadabeši kopā tiektos. Vīru, naidu, dzīvi vai nāvu. Viens otru likteni, viens otru zvaigzni. Ja vārds patiesi un šodien attiecinās, ka man kādreiz spēlmēt. Es itien nemaz, taču es, protams, ilgojos. Es vairāk reiz bīstos par to, ka viņš ir drošībām pie labas veselības. Jo viņa veselība vienmēr bijusi kausa un sarunāties tā, dārgā priekšām un bijis nelielas, tā teikt, emociju viļņojums. Mūsu norma veids paliek spēkā un uz Slovacku tauksēt vasarā. Kāds bija nolēms. Bet tagad, ejiet, uzrakstiet viņam vienu skaistu, optimistisku vēstuli, cik jums labs un atsaucīgs redaktors. Ak jā, vēl atceros. Dzejniec Aspāzija taču arī tādus vārdus teicis. Es spēju dot tik to, ko cenšoties, ka pats sev dot. Tev pašam savu zvaigzni vajag radīt. Jūs arī uz ezeru, ja? Jā, domāju, Seko, mums! Ir 1894. gads, dienas lapas redakcija. Aspāzija apmēram 29 gadus veca, blīvojoša, apņēmīga, strauja. Sveicināti. Vai te atrodas dienas lapas redakcija? Es paturēšu, nāciet. Labi, paņemsiet brīlī, bet vajadzētu būt, ka te tā dienas lapas redakcija. Jā. Kā tad tā? Sekretārējam ir kā brillēm, vai te būtu aktīva? Nav. Beidzot, paldies Dievam. Jā, nu tātad sveicināti, vai te atrodas dienas lapas redakcija? Jā, lūdzu. Es gribu satikt redaktora kungu. Viņš pašlaik aizņemts, jūs esat pieteikts? Pieteikti jūs gribējāt teikt. Ja pieteikti, nē, protams. Vēlos viņu satikt un pateikt, ko domāju par kādu rakstu jūsu avīzē. Nu labi, viņš nāks, kas par lietu. Viņš mums tāds kluss un vārīgs, nenodīgs.
Nu, tik vārīgs jau nu nebūs, lai savā avīzē neizdarītu labojumus. Te nodrukāt recenziju par manu Aidalotu, bet kā attēlota Mirdza? Pilnīgi nepareizi, neko tādu es nebiju nedomājis, ne tā ir uzrakstīts, viņam ir jādrukā labojums. Tad jūs esat tā jaunā latviešu astes. Tad jums jau te visi runā. Mūsu redaktors arī bija slaveno izrādi noskatījies. Bet viņš jau to nav rakstījis, man liekas. Man ir vienalga, viņš ir redaktors, bet es autori pirms kaut ko tādu drukā. Vajag tad pirms ar mani parunāt, vai tad nē? Ko cilvēki tagad par Mirdzu domās? Ka tā vienkārši lokas mīlas mokās, tās taču ir muļķības. Pareizi! Bet viņi jau domā, ka sieviete vienmēr runā tikai par mīlu, vai ne? Ko citu sieviete var izdomāt? Jūs arī man piekrītat? Nu, bet kā citādi? Vīrieši uzskata, ka tikai viņiem ir tiesības teikt ko vairāk. Bet jūs sadodiet viņam, sadodiet, lai viņš saprot, kas ir atnācis, ar ko viņš runā, ar pašu Aspazīti, lai tik pamēģina neklausīt. Nākam rindā, aptieri pakonā.